Labrīt, labdien, labvakar, lai arī kurā vietā un laikā klausieties vai skatieties šo podcastu. Man, Kārlim Menziņam, ir prieks būt kopā ar jums. Tieši tāpat kā man, Jānim Bekaram, kā vienmēr jūsu austiņās, jūsu ekrānos. Šoreiz šajos ekrānos ir daudz interesantāk, jo šī laikam, Kāro, ir otrā epizode, kad mēs ar tevi esam ārā un pie kādas automašīnas. Jā, un šoreiz mēs rādām, ja kāds skatās uz dupsi kādai ļoti lielai mašīnai. Šis ir Rivian R1T. Tie, kas nezina, Rivians īstenībā Eiropā nav pieejams. To atved tikai fanu klubs, kas saucās Rivian Fan Club. Šis ir unikāls auto, patiesībā, jā, tieši tā. Baltijā ir divi Riviani, ja es pareizi tagad atceros. Viens ir vēl viens. Laikam bija kaut kāds vēl, bet tas, kas ir Latvijā arī dabūnams, ir R1T, kas ir šis pick-up veidīgais. Tie, kas skatās, tādā kravas kastē aizmugurē. Un ir viens R1S, kas ir klasiskais SUV, jeb, kā mēs esam pieraduši teikt, džips. Nu jā, te būtībā šis ir jumts, peņķi pabīdīti, milzīgs bagāžnieks. 3 rindas un milzīgs bagāžnieks. Tā laikam bija. Jāsaka, jāpievieno varbūt, šīs ir Sixt automašīnas, kuras mums Sixt ir iedevuši patestēt. Paldies Sixtam. Nav atmaksāta reklāma. Absolūti. Sixt mums ir draugi vienkārši ikdienā. Un šī ir automašīna, kura ir pieejama viņam abonēšanā un būs arī realizācija. Ja kāds grib nopirkt, tad es zinu, ka Sixt viņus tirgos. Bet patiesībā, Kāro, kas ir svarīgi? Ja mēs paskatāmies pulkstenī, tad man rāda gandrīz Ziemassvētkus. Jā, ja es pasto savā 5 pārplikai rokai, man arī rāda gandrīz Ziemassvētkus. Tā kā šī ir pirms Ziemassvētku epizode, ceru to tiešām palaist. Ja ne rīt, tad parīt, jo aizparīt jau ir Ziemassvētku vakars. Jā. Mēs mazāk runāsim par ziņām, bet tas, ko mēs gribam visiem teikt, lai priecīgi Ziemassvētki. Tieši tā, lai sirdsmiers visiem, lai ir forši svētki, lai eglītē lampiņas ir iedegtas un, tā teikt, lai tie galdi lūst. Jā, un bišķiņi pieskaroties tādam nopietnākai tēmai, atcerieties, ka Ziemassvētki ir tomēr tādi ģimeniski svētki. Ne visiem tie, pēc statistikas, ir tie jaukākie svētki. Ja kādu esat piemirsuši, atcerieties viņus apsveikt. Tieši tā, un, ja jau mēs tā ļoti nopietni pieejam, tad arī tajā brīdī, ja kādam ir, nezinu, šo Ziemassvētki rada tas sajūtas, kuras ir kritiskas, un tieši pretēji svētkiem, tad noteikti mēs sakām meklēt palīdzību. Ir diezgan daudz telefoni, kuriem var zvanīt, kas palīdz bez maksas, un tāpatās arī, kā ir maksas palīdzība. To mēs noteikti sakām, ka lūdzu, varbūt nedariet sliktas lietas, bet meklēt palīdzību pie profesionāļiem. Tieši tā, tieši tā. Atgriezīsimies pie mūsu pieredzes, kas ir ļoti tāda. Man gribās, Kāro, tev bišķiņu apturēt. Labi. Ir viena ziņa, kuru tomēr man gribās pieminēt. Iesprauksim, ja? Jā. Šo auto man daudz prasa, kāds šeit ir akumulators. Ņemot vērā, ka viņš ir milzīgs mašīna, ēd viņa, ka vienkārši nenormāli daudz. Bet, pielīdzinām Audi e-tron īstenībā. Jā, taisnība, bet manā pieredzē ar tām automašīnām, kuras man ir ikdienā, viņa ēd nenormāli daudz. Un šim ir 135 kWh akumulators. Bet kāpēc es par to saku, tu droši vien saproti. Ir viena interesanta ziņa, ir viens cits ražotājs, kas nav Amerikas, kas ir Ķīnas ražotājs, Latvijā labi pārstāvēts jau. BYD ir paziņojis, manuprāt, tādu lielisku ziņu, un ne tikai jaunajiem īpašniekiem, bet arī jau esošajiem. Un jā, Jānis pieminēja, ka 135 kWh, bet šeit mums nav konkrēti par šo skaitli runa. Ir konkrēti runa par baterijām. Ja mēs tipiski runājam par baterijām, tur garantija, jā, viņi ir garāka nekā pašai Bunžai, tas ir mašīnai, piedodiet, un no 8 gadi vai 160,000 km. Tas ir tipiskais garantijas periods, elektroauto baterijai. Protams, ir automašīnu ražotāji, kur izvēlās dot garāku garantiju, un tieši šis ir tas gadījums. Ražotājs BYD, jeb vēsturiski Build Your Dreams, ir nolēmis pašlaik pagarināt savu garantijas laiku līdz 250,000 km. Jā, gadi nav mainījušies, te paši 8 gadi, 250,000 km, un tas ir retroaktīvi. Tātad, ja jau jums ir savs BYD, jūs esat pie 160,000 robežas, tad jums tāds, vēl 90,000 priekšā. Man gribās apsveikt visus īpašniekus, kuriem ir lietota BYD, jo šis ir tas brīdis, kad tiešām tev liekas, es tikko kaut ko ieguvu, un patiesībā jūsu automašīnas vērtība tikko pakāpās. Jā. Jo tā ir tas, man arī bijusi pieredze tirgojot lietotas automašīnas, to visi interesējās, vai ir akumulatoram vēl garantija. Un, manuprāt, šis būs viens super lieta tajā brīdī, kad tu pārdod to savu mazlietoto vai lietoto, un ka viņam vēl ir šī garantija, daudz vienkāršāk pircējs būs gatavs to iegādāties. Bet kas ir interesanti, BYD nav pirmais, kurš pagarina garantiju saviem elektroauto. Ja tu patini pāris gadus atpakaļ,
BMW to izdarīja ar i3. Viņi sākotnēji, es neatceros, kāda garantija tā bija, un es neatceros, uz ko viņi pagarināja, bet viņi bija tik pārliecināti par savām spējām, ka akumulators izdzīvos to mūžu, ka palielināja garantiju. Bet tur jau bija tā, ka nevis viņi ir pārliecināti, bet viņi jau praksē redzēja, kā tie akumulatori uzvedās, un to darīja jau pēc fakta, ko arī dara BYD pēc fakta. Protams, BYD es pieļauju, ka ir vēl viens faktors. Tas ir tāds tirgus iekrošanas faktors. Lai atkal dabūtu ziņu par sevi, vai dabūtu kaut kādu, teiksim, haipu tādā nozares līmenī. Un uzticamības līmeni pacelt. Jo kā nekā nav viegli ķīniešiem ienākt Eiropā. Nav. Protams. Bet tagad atgriezīsimies atkal pie, kāpēc mēs teicām, ka mēs runāsim par pieredzēm šoreiz. Mums ir šī epizode tāda nestandarta. Pirmkārt, mēs esam ārā, mēs esam pie lādētājiem, mums tas ir bijis. Vienreiz, kas mums bija ar Latvijas e-auto 2025-26 posmu, tad, bet līdz ar to mēs šo gribam drusku parunāt par tiem testiem un to pieredzi, kas mums ir bijusi pēdējā laikā, jo mēs atklāti drusku esam izlaiduši varbūt 1 vai 2 epizodes, kuras mums būtu jau bijušas. Jā, mēs būtu izkritām, tur personīgi iemeslu dēļ. Visi šis Ziemassvētku periods mums ir radījis tiešām daudz visādu svētku pasākumu. Tas grafiks ir bijis skarbs gan man, gan Karolim, un mēs te... Podcasts nav mūsu tā kā maize. Jā, mums patīk, mēs to izbaudām savā ziņā, mums ir prieks par katru komentāru, par katru ielikto zvaigzni, ne par 5 zvaigznēm, nevis par zvaigzni, protams. Par katru zvaigzni, kas ir 5 zvaigžņu izteiksmē. Jā, bet ja tā būs viens, tad lūdzu pakomentējiet, kas ir tas, kas varbūt nepatīk, bet jā, un līdz ar to tā ir sanācis. Un tad mēs gribējām parunāt par pāris varbūt tiem testiem, kuri mums ir bijuši. Es varbūt sāktu ar automašīnu, ar kuru Karu tu laikam vairāk testēji kādus gadus 2 atpakaļ, un man tas sanāca tagad. Viņi pats, es biju braucis tikai kaut kāds mazos izbrauciens. Tas ir Renault Scenic. Tā laikā Eiropas gada auto. Tieši tā, ja mēs salīdzinām tādā, pašlaik skatāmies ar to Renault 5, tad Renault ļoti eleganti ņem šos gada auto. Jā, bet, kad tas bija runa par Renault Scenic, es teiktu, ka tas bija nepelnīti, godīgi. Es tev varbūt es tev nevarētu nepiekrist. Tas būtu tas formulējums, lai neteiktu, ka es tev piekrītu. Bet, ja mēs paskatāmies uz to Renault Scenic, es ar viņu braucu atkal garāk gabalu. Man sanāca būt ar viņu, es kaut kur izbraucu ārpus Latvijas arī nedaudz. Un tad tam Scenicam, ko es gribētu teikt, kas man ļoti patika. Tu iekāp brauc, tev nekas baigi nav jāpierod, tur viss ir labi. Akumulators 87-88 kWh. Pēc tam, manuprāt, pieejamais tas bija. Tas bija pieejamais. Tā kā patēriņš viņam ir ļoti saprātīgs. Viņš iekļaujas tipiskajos patēriņos, kā mūsdienu automašīnas, tur tajos 11 līdz 20. Nav slikti, nav ģeniāli. Viss ir labi. Vienkārši normāli. Tā kā droši 400 plus kilometrus tev viņi nobrauks, tavu vienu uzlādi, jeb sniedzamību. Manuprāt, ļoti labi. Ļoti ietilpīga. Un tas, ko es nodefinēju, ka viņa ir liela, bet ne pārāk liela. Arī, jā. Tā kā pilsētas crossovers. Jā, bet tas izmērs, man liekas, tāds foršs ģimenes auto izmērs, bet tā, ka tev viņš netraucē šos, jo, teiksim, atkal par šito tiem, kas varbūt klausās, es uz Rivienu rādu pašlaik, ar tiem 5,5 metriem, tu nevar noparkoties centrā. Tas jau nav tikai par garumu, tas ir arī par platumu. Viņš jau ir platāks. Par to vispār nerunāsim, bet fiziski tu nevar centrā atrast, kur noparkoties. Ja jūs redzat, es stāvu uz līnijas, kur beidzas parkošanās. Ja jūs redzat stūri blakus esošajai mašīnai, viņa ir ieparkojusies. Šis ir ritenis pāri līnijai. Tā kā, te ir pret visām normālām mašīnām šis ir metru garāks. Bet, un tam Scenicam man patika gaita, viņa bija absolūti neizteiksmīga, bet atkal kā kompliments neizteiksmīga. Man patika, man godīgi sakot, diezgan viss patika. Viss ir sakārtots. Es biju īstenībā pārsteigts un paldies kādam no komentāriem, kas man to pateica. Es nebiju pirms tam apskatījies, ka Renault 4, Renault 5 ir cita bāzes, tā sistēma no tā Google atšķirās pret to, kas ir uz Scenica, jo man pēc sajūtas, pēc lietošanas pieredzes, viņa bija tā pati. Yeah. Tas tā kā skins ir tas pats, kas ir tas Renault skins. Tur viss strādā labi. Tur ir iebūvēta Google navigācija. Ko ne? Kas ir labāks par Google navigāciju? Pagaidām neviens. Un kas jau zina, cik tev būs procenti galā nonākot. Tā kā min vismaz aptuveni. Tur ar to viss bija kārtībā, diezgan precīzi gāja. Viss tev ir ātruma ierobežojumi zinām. Tev viss strādā tik labi, cik tas var strādāt. Es tā teiktu. Yeah. Sistēmas viss strādāja labi. Aplikācijas pieeja man nebija, bet es pirms tam pie dealera paskatījos, kā viņš uzvedās. Uzvedās viņš labi, tā kā visi
Nu, šādos īsos testos mums nav īsti iespējas normāli to aplikāciju pārbaudīt. Mēs tikai varam pateikt, ir vai nav. Ar vienu izņēmumu mums ir viens divers, par kur mēs parunāsim. Tas ir mēs nākamo pareizu darbiņu. Jā, mēs varam īstenot to tālāk. Bet, nu jā, tad par saimnieku, ko mēs varam teikt? Man liekas, pat tā cena, nu nav jau baigā konkurence. No akumulators pret cenu, pret ietilpību, nu, jā. Pret aprīkojumu, jo pārējais lec uzreiz 10 vairāk. Pat ķīnieši. Jā, nu vienīgais, kas varētu tā kā konkurēt, ir lētais Tesla Model Y. No, tas Latvijā nav pieejams? Nu, jā, tu nevar zināt, Latvijā pie dīleri nopirkt. Jā, tu nevar līdz ar to viņu dabūt operatīvajā, tur visādi citi jautājumi atverās. Kas mums tālāk vēl ir? Nu, labi, es vēl teiktu, var būt mazais Xpeng, mazajā aprīkojumā. Jā, bet tam nebija 80 kW. Tam bija mazāks akumulators, jā. Līdz ar to ar mazāku akumulatoru tiem 60 kaut kas ir diezgan liels tas tirgus. Tev arī, ka tev gribās tomēr tikt virs tiem drošajos 400 iebraukt kilometrus. Nu tā, lai tev ziemā būtu 300. Nu, 350 es pat teiktu tā. Nu, kad tu ziemā zini, ka 300, vai kāds mīnus 30, kad tu 300 nobrauksi, principā tā ir zema cena. Īstumā labs arguments, jā. Es šo vienā brīdī aizdomājos, man arī likās padārgi, bet es sāku tā kā slēgt to, uz to otru pusi skatīties. Un šis man ienāca prātā. Ok. Nu, vai nebija, varbūt tās arī nebija, sīls nebija tajā cenā? Jāapskatās no galvas, tagad neatceros arī. Nu, labi, nav teikts. Jā, bet vienmēr sakot, saimnieks foršs auto, ģimenes auto, es teiktu tieši tāds tipisks, parasts ģimenes auto, mašīna, ar kuru, manuprāt, būtu diezgan vienkārši pārkāpt no, viena no pirmajiem elektroauto, jo tev ir milzīgi akumulators, tev ir ok uzlādi, par ātro runājot, tur nav izcili, bet ir ok. Ietilpība tev ir forša, aizmugurē vietas ir daudz. Man daži, protams, pārmet, ka es tur video teicu, ka tik foršs salons, jo tur bija baltais salons, ka ģimenei tur nepārāk. Nu jā, bet ir smuki. Skaidrs, ka viņi priekš tavas pirmās pieredzes demo mašīnas tur ieliek kaut ko ciku caku, ko varbūt tās tu ikdienā neliktu, bet ir arī cilvēki, kas speciāli izvēlas gaišo salonu un saka, ka īstenībā tā klupšana nav nemaz tik sarežģīta. Īstenībā es zinu daudzus cilvēkus, kas tieši Teslu ir meklējuši, tādu pašu kā tavēju, kas ir pirkuši lietotu Teslu, kas ir ļoti izteikti meklējuši, jo viņi grib to gaišo salonu. Un par to ir ļoti labs atsauksmes, ka Tesla gaišais salons ļoti labi dzīvo un ļoti labi tīrās. Jā, tas bija pārsteigums arī, kad es pirmos apskatus skatījos, entos gadus atpakaļ, kad tur cilvēks smējās, džinsi atstās tur zilus nospiedumus. Tur viens rādīja, kur ir džinsu nokrāsotais, lētie, protams, tāda attiecīgi džinsi ir. Vai paņēma ar savu mitro salvetu un notīrās. Jā, par to es arī dzirdēju labākās atsauksmes, un tāpēc tieši daudz meklē šos gaišos. Labi, par Scenic mums ir aptuveni skaidrs. Mēs ejam šodien tad ātro versiju. Jā, un mēs tad pieminējām jau kādu citu, kurš iedod mums testēt aplikācijas. Varam runāt par Xpeng. Tev bija G6 testu, un man bija G9 testu. Tieši tā. 6 un 9, mēs varam tur pasmieties par šito, lai gan jaunas smējas par 6, 7. Kāru, mēs esam veci ar tevi, mēs smējamies par to, par ko vairs neviens nesmējās. Vai ne? Jā, labi. Tagad ir tikai šitas te, ar ko es arī esmu jau iemācījies. Bet, jā, par G6 mazais Xpengs, protams, demo mašīna. Šobrīd mazākais pieejamais. Jā, es par to arī, ka mazais kā no Xpengiem, kurš absolūti nav mazs. Nē. Tiešais Model Y konkurents, pieejams Latvijā pie dīlera, kas nav Y-am, viņš jau vinnē. Variet uz Ulmaņa gatvi braukt, autobrava, tur kupras. Ejiet, meklēt Ilzi jums visu izstāstīs. Jā, bet Ilzi, es starp citu parunāju ar viņu šo trešdienu. Viņa teica, ka cilvēki nāk jau zinādam par mašīnu, un viņai ir tikai jāpasaka cipars un kur ir līgums. Ka cilvēki jau ir izdarījuši mājas darbu. Varbūt tās mēs varam palīdzēt cilvēkiem izdarīt mājas darbu. Jā, un tas ir ļoti interesanti. Mēs arī Ilzi par šo esam runājuši kaut kādā brīdī, ka par to Xpeng zīmolu cilvēki vispār ir zinoši un jau zinoši konkrēti par modeļiem. Tas tiešām ir tāds pārsteigums savā ziņā, vai tāds ļoti labs pārsteigums, protams. Tātad, ja mēs runājam par šo G6 modeli, viņš ir ne tikai Y konkurents, bet viņš arī ir ļoti līdzīgs Y. Jā, manā pieredze bija ļoti forša ar viņu. Protams, man liekas, mēs podkāstā par to runājām drusku par to lādēšanu. Jā. Lādēšana ir vienkārši mega laba. Es biju pie 300 kW lādētāju līdz 65% akumulatora.
man lādētājs ierobežoja. Tad saprotu, ka līdz 300 tā kā flat, līdz 5%, un tad nokritās uz 260. Likās jau, kas to pa uzlādi vairs, vai ne? Šis ir tas viens no tiem auto, par kuru mēs tur bišķi jau runājām, tieši, ka šis ir tas auto, kur tā uzlādes infrastruktūra ir vājais posms, nevis automašīna ir vājais posms. Jā, bet iedomājies, ja tu esi tas cilvēks, kuram ir jābrauc uz Berlīni. Tev svarīgi, lai tā mašīna uzlādēs par to laiku, kamēr tu pačurā, vai kafiju paņem. Kas kuram ir aktuāls? Jā un nē. Jo svarīgi arī, lai tu izkustini kājas un drusku atsvaidzini. Jā, bet tu neesi no tiem cilvēkiem. Tu esi tas, kurš... Ja es esmu tas, kurš ir tas dīzelists, kuram tur non-stopā Rīga, Berlīne. Tu esi tikko 400 km novēlēs, tas ir aptuveni 3,5 stundas. Un tev steidzami jātiek uz Berlīnu, bet 3,5 stundas tev tomēr vajag savas dabiskās darīšanas izdarīt. Jā, ja tev nav tur 15 gadi aptuveni, tad tu nebrauc pie stūras. Bet... Jā, tad, protams, šis auto ir lielisks. Es viņu uzlādēju no 10 līdz 90 kaut kas procentiem tieši 20 minūtēs. Bet tam 96%. Jā. Tas ir absolūti neefektīvi uzlāde jau. Priekš viņa izpratnes. Tur man jau ir līdzīgs pieredzes stāsts ar uzlādi. Es speciāli izdomāju, ka man vajag G9 testēt pie mazākiem procentiem, kādi iespējami. Man jau iedeva tāds... Cik varējām, tik nobraucām. 55%. Tāds, bāzi. Kur es tagad izbraukšu 200 pāri kilometrus, lai es būtu pie tiem 10%? Beigās man bija jānobrauc vairāk kā 200 km, lai nodzītu līdz tiem 10%. Es aizbraucu uz laukiem, tur bija kaut kādas lietas jāaizved uz turienu un pēc tam jābrauc uzreiz atpakaļ. Piesprādos ar precīzi 10%. Mašīna uzreiz uzskrien uz augšu. Man liekas, ka šoreiz ir Kempower vaina, ka nedeva vairāk, jo man liekas, ka ja būtu Alpitronika lādētājs vai Deltas lādētājs vai kāds cits, tāds klasiskais kapjuveidīgais, ka tad bliestu vairāk to jaudu, bet tik un tā bija iespēja pārbaudīt uz Kempower, kas dod tos smukos grafikus. Vēlāk es ielikšu Latvijas Facebook grupā, kā tas viss smuki izskatījās. Un ka, labi, es tur sabildējos, es jau esmu džemperītī, jo doma ir, ka es nobildēšu un ieiešu veikalā. Sabildējos, sāk jau bišķi drebulīši nākt virsū. Nebija tik augsts kā šodien, bet aptuveni ap 10 grādiem. Sabildējos, skatos, jau ir 30%. Es tur uztaisīju, cik 5-6 bildes, ko vēlāk ielikt kaut kur Instagramā vai Facebookā. Labi, eju iekšā, man vajag kaķu barību nopirkt un pie viena sevi pabarot, jo bija tikai brokas sēdes, jau bija vēls vakars. Kamēr es atnāku atpakaļ, mašīna rāda 89%. Man tāds, pa kuru laiku es vēl paēdīšu? Es iesēžos, ielieku čatā, hei, reku džeki, pasieties, kā šitas te lādējas, bija 90% pārpa 100 kW. Tikmēr pabeidzu uzrakstīt ziņu, 95%. Es uztāju savu pirmo kodienu, mašīnai jau ir 97%. Viņa joprojām lādējas ar aptuveni 100 kW. Pie 99% bija 50 kW. Ne, 50 nebija, bija starp 30 un 50. Un vienkārši tas ir tas, ka vēl ir pāris jaunās mašīnas, kurām maksimums ir tas, kā šīm mašīnām ir virs 90%. Un tas vienkārši liekas, cik tālu daži ražotāji ir pret atkal citiem ražotājiem, un tā cenas atšķirība nav nemaz tik liela. Un, teiksim, kas ir Eiropā populārākais? Volkswagen ir Eiropā populārākais zīmols. Viņiem ir fenomenāls mašīnas, es teikšu, viņi tagad ir tajā līmenī, kur tu vari droši sirdi ieteikt, arī uzlādi ir ok. Un tad tu pasies tajā pašu cenā līmenī šo pašu Xpengu, kur tu nokomplektētu, teiksim, ID4. Tajā pašā līmenī Xpengu nokomplektē. Tas ir divas dažādas pasaules. Un vienam, tu zini, no Xpengam mēs arī dabūjām aplikāciju testēt, ka normāli. Un šis ir tas, kāpēc mēs aizgājām uz Xpengam jau pašlaik, jo to es gribētu pateikt, starp citu, vispār cepuru nost autobrāvai, ka viņi arī dod šo aplikācijas pieeju. Tas, man liekas, ir super forši. Un tā aplikācija strādā, man gribētu teikt, lai kā varbūt man kaut kādā brīdī pārmestu, ka es tur to Teslu baigi, tur pasaku, ka Tesla ir labāka aplikācija, jo tāda vienkārši tā ir. Tad Xpengam viņi strādā, ja ne tikpat labi, tad gandrīz tikpat labi, kas ir, tā teikt, kārtu virs jebkura no
Eiropas ražotājiem, jebkuru no šiem legacy ražotājiem. Jā, tur ir, varam pielīdzināt teju 1:1, kā ir ar Teslas pieredze aplikācijā. Man pat īstenībā labāk patika, kāds bija izkārtojums Xpengam, jo tas man likās bišķi saprotamāks. Tur tās lielās pogas tomēr likās. Man ļoti patika ar Xpengam paspēlēties, vismaz tam G6 ar to iebraukšanu, izbraukšanu no telefona, faktiski paņemt, aiziet no šī telefona, paiet prom no mašīnas, nospiest viņai, izkāpt ārā un pateikt, ieparkojies blakus tajā parkingā, un viņa to izdara. Un tiešām to izdara lieliski. Tas bija ļoti foršs pieredze, kad es uz Xpeng salonu atklāšanu izmēģināju to. Man likās, tā mašīna parkojas tieši tā kā es parkotos. Tā kā es no mašīnas palaidu to parkošanās funkciju. Es tieši šitā te iebrauktu, es tajā vietā tieši apstātos, es tieši šitā te brauktu atpakaļ, atkal apstātos šajā vietā, izdarīt to tā kā es. Bet, kad es atkal savā pagalmā mēģināju G9 testā laikā, viņš neatpazina nemarķētās stāvvietas. Līdz ar to bija neiespējami man likt viņam šo darīt. Es nepareizi atpazinu precīzāk. Labi, vispār pastāst, kā tev tas G9, jo es ar to esmu tikai esmu sēdējis, pat neesmu braucis. Man ir paredzēta braukšana ar G9 kaut kad pēc jaunā gada jau. Kāda tev kopēja iespēja tieši par G9? Varbūt salīdzinoši ar G6 tu biji braucis? G6 man vispār nav pat iesēšanās pieredze. Ok, tad vismaz par to G9 pastāst, kāda tev ir pieredze? G9 pirmais, kas bija, bērni sāka teikt, ai, kā man nepatīk, fuj, un kā, un es tās, kas par vainu, kas noticies? Aizmugures sēdeklis izrādās pa tālu. Es tās, ir elektroniska regulējums aizmugurējies sēdeklis. Ok, saregulēsim. Es sākumā neatradu, kur, jo es domāju, ka tas ir tā kā vadītāja beņķim, ka tev ir pie labās rokas tur apakšā viss. Nē, izrādās ir durvīs tieši aizmugurējā tā daļa. Un tikmēr, kamēr es spaidīju, tur izrādās arī ir podziņas aizmugurējā sēdošajiem. Tā ir masāža. Un tad es netīšām savam bērnam ieslēdzu masāžu, un bērns uzreiz bija, fuj, kas tas tāds? Bērns nav pieredz, ka vispār tāda masāža ir. Tad es uzzināju, ka aizmugurē ir masāža un aizmugurē ir regulējumi. Tā teikt, aizmugurējās daļas locījums. Var vairāk izgulties, mazāk izgulties. Tas muguriņas leņķis, varētu teikt. Jā, muguras leņķis. Un īstenībā trešais ekrāns. Man G6 ir trešais ekrāns vai nav? Liekas, ka nebija. Tad G9 ir. Varbūt bija. Un braukšanas laikā es bērniem uzliku multeni, un es sapratu to, ka man viņš galīgi netraucē. Jā, tur kaut kas tur tā kā zipsnī, bet netraucēja. Man, teiksim, Audi izpildījumā tas trešais ekrāns vairāk traucēja, jo viņš bija tā kā matēts, ka tu neredz kā vadītājs, līdz kamēr tu kaut kā bišķi galvu pagrozi, un tad tu redzi viņu. Un tas man kaut kā vairāk traucēja, nekā ja es viņu visu laiku redzu. Un tas man bija tāds pārsteigums. No gaitas viņš ir tāds paliels, braukšanas ziņā mīgs. Noteikti mīgs uz Kia puses teiktu, ka tā braukšana ir. Ja kāds brauc ar Kia Niro, tad es pielīdzinātu tam. Bet tā sajūta, ka tev ir asas pagrieziens jāvērst, un tu zini, ka tur ir apmelīte, tu gribēsi laikam lielāku to leņķi paņemt nekā mazāk. Man, teiksim, lielveikala stāvvietā, kad man tieši vajadzēja iegriezt šajā, nevis nākamajā, tur ejā, un no tās brauc mašīna ārā, un tāds, es nezinu, vai es te tieku galā. Bet fenomenālākais visā tajā mašīnā, es ticu arī G6, tas ir aklās zonas kameras. Tev uzreiz pa visu vidējo ekrānu ir šī aklās zonas bilde. Tam pašam Volkswagenam tās atmugurējās kameras ir bēdīgi slavenas, un Teslai es pat neteiktu, ka ir tik labas kameras kā Xpengam. Tad bija tiešām augstas kvalitātes pat naktī bilde, tad, kad tu taisi pagriezienu un tavā aklā zonā, viss ir redzams. Tas arī bija G6, manas pieredzes arī tieši tāpat. G6 bija precīzi. Tas pats, ka tās kameras ir ļoti, ļoti izteikti kvalitīvas, kontrastainas un nav tas pikseļainums, kas ir Volkswagenam, jo man laikam ar Volkswagen tas ar to ID Buzz GTX versijā, kurš tur maksā vājprāt, kurš tur maksā, tā kā daudz. Mēs runājam par, labi, nav vēl 100, bet tuvojās 100,000, un tev kamera ir, es atvainojos, tāda, kur Renault 5, pat tam es negribu piedot šādu kameru, bet Renault 5 viņi ir tikpat slikta vai laba, kā mēs to skatām. Tur vienkārši ir mazākā ekrānā. Jā, un tur līdz ar to viņi izstāsta labāk, jo viņi ir mazākā ekrānā. Yeah. Ko izdarīs Volkswagen? Viņš vienkārši to pašu kameru izstieps lielajā, jo ar to Volkswagen ir tā sajūta, ka viņiem ir kaut kādas piegādes ķēde sakārtota,
Viņi negrib viņu mainīt. Viņi ražo tur tās kameras tādas, kādas viņi ražoja, sorry, bet 15 gadus atpakaļ. Nu, varbūt tās 10. Labi, nav svarīgi, bet sen ļoti. Un tā tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu, jo nomainīt to piegādes ķēdi droši vien ir sarežģīti. Es it kā saprotu no tādas ražošanas viedokļa. Bet tā neērtība ir baigā, un tas, ka mēs redzam, ka Ķīnas zīmola pašlaik dēļ tā, ka viņiem nav varbūt tās vēsturiskās pieredzes, jo Xpeng ir dibināts tikai 11 gadus atpakaļ, atcerēsimies to. Tad līdz ar to viņiem tiešām tas viss ir labi. Labi, un kāds varbūt bija tev tas, jaudas ziņā tā sajūta, izmēra ziņā drusku arī, tāda braukšanas izmēra ziņā, tu jau teici par to pagriezieniem, bet, teiksim, parkošanās, jo es tagad ar šito pabraucot saprotu, ka es ļoti novērtēju vienu Apple izbraucu ar Volvo, ar mazo X3, tik kompakti forši. Forša blusiņa. Jā, es tur prieku visur, viss labi. Jā, parkošanās bija tāda vidēji, jo tā ir vidēji liela mašīna, tad arī vidēji tas viss pasākums. Viņa jau nav vidēji liela, viņa ir diezgan liela. Jā, priekš Amerikas viņa būtu maza, priekš Eiropas viņa ir liela, tur, teiksim, Audi klāstā tas būtu Q8 izmērs, man liekas. Jā. Tad tā arī tas viss tur jutās. Viena pedāļu braukšana man nepatika, ka nav pilnīga. Ja tu ieslēdz, tas saucās X-pedāls viņa gadījumā, tad tev joprojām turpina ripot ar 2 km/h. Kas ir labāk nekā Volkswagen gadījumā, kur ir 7 km/h aptuveni. Tur 5-7 kā kuro reizi. Un tu vienkārši tā piebremzē, viņš tā jūtami bremzē, viss kārtībā, un tad tu turpini tomēr ripot, un tev ir jāizspiež. Un autoholds arī ir tāds tā kā Volkswagenam precīzi, ka tev nepietiek, ka tu turi bremzi, tev ir jāiespiež tas pedāls, lai viņš ieslēgtu autoholdu. Un tas man tās lietiņas, kad tā ir tik laba mašīna, ka tu sāc jau piesieties pie šitādām lietiņām. Es šito Mazdai noķēru arī starp citu, un es prasīju pēc tam tiem Mazdas čaļiem. Viņi saka, ka tā ir feature viņu gadījumā. Vismaz viņiem arī tas tā ir pasniegts kā feature, ka tu nevari atsevišķi ieslēgt, tu laikam neslēdz paranoid creep modu vai neslēdz to ripošanas modu, bet tu vienkārši vai tu nospied to pedālu un tā kā turi viņu, tad autoholds neieslēdzās, tev jānospiež drusku vēl dziļāk, tad tā kā klikšķīts, un tad tev autoholds ieslēdzās. Un ir vēl viena lieta, kas man ļoti tā kā kaitināja, ja mēs jau sākam piesieties, ka es jau tev rakstīju arī, ka es uzlieku savu navigācijas mērķi, un vienā brīdī viņš aizmirst par viņu. Tad es uzlieku vēlreiz, un viņš atkal aizmirst. Un kas man liekas, ka tas sakrita ar tiem ceļa posmiem, kur ir sliktāka zona, kas man liktos dīvaini, ka dēļ sliktākas zonas pazūd navigācijas spējas navigēt pēc iepriekšējās maršruta. Tas liekas ļoti dīvaini. Tas liekas, kāpēc? Tam nevajadzētu būt saistītam, bet, tas mums vienīgais izskaidrojums, kāpēc tieši tajās vietās, nevis citās. Ok, labi. Jo jāsaprot, tas ir tomēr tāds premiālais auto, un tur šāda lieta ir diezgan tāda, es teiktu, baigas fails. Tas ir fails, ja tā tiešām ir tas, jo citu izskaidrojumu man nav. Kāpēc? Iespējams, tas ir kaut kāds update jautājums. Gan jau. Ja tas nebija konkrētā modeļa, ja tas, teiksim, tad noteikti tur viens updates un mirs. Jā, un visdrīzāk, ka tas tiks salabots uzreiz. Bet man te gribējās, es tikko skatījos, mums tā aizmugurē lādējās viena automašīna, par kuru mēs īstenībā arī gribējām parunāt. Jau aizbrauc tikko, tāpēc es tur redzēju, ka es sasmaidījos, jo es ieraudzīju. Morris Garage, ražotāju, mums to viss prasa, kas tas tāds visdrīzāk. Kas tas par Morrisu, ko viņš dara garāžā? Jā, tas nav vienkārši kaut kāds garāžā čalis, kas kaut ko skrūvē. Reiz bija. Reiz bija, jā. Un tad viņš kļuva par autoražotāju, tad tas kļuva par lielu Anglijas autoražotāju, un tad viņš beidzās. Kā jau gandrīz visi angļu ražotāji. Skarbi, vai ne? Tad tas ir MG. Man bija tagad uz testu, un Kārolim bija, liekas, kaut kāds pāris nedēļas agrāk. Jā, man vēl septembrī bija. Ok, jā, tev bija, ka tikko viņš atnāca, laikam tad. MG S5. Tādā īsajā versijā. Kas mums ir MG S5? Crossovers. Parastais crossovers. Tas, kas tagad Eiropā nav tik liels kā G9, aptuveni G6 izmērs. Es teiktu, bišķi mazāks pēc sajūtas. Viņš gan jau ir mazāks kā G6. Viņš ir drusku tā kā uz Stellantistiem. Viņš ir starp 2008 un 3008, pa vidu kaut kur. Jā, tad, kad es viņu testēju, man tā asociācija bija Kia Niro, bet ar bišķiņu BYD elementiem.
Varbūt tādi mani pirmie iespējas. Nu, vai S5 vispār ir jaunākais no MG elektroauto klāsta. Viņš ir svaigi prezentēts. Jā, un ja mēs skatāmies Latvijas tirgu, tas ir viens no 2 pilnībā elektriskajiem. Jā, Un, 3. Cyberstars. Jā, to es kaut kā neslēdzu savā sarakstā iekšā. Tas ir tik ļoti unikāls, specifisks, šaurā niša, bet bez konkurentiem. Bez Tas atkal ir konkurentiem, interesanti. Par to varbūt kaut kad atsevišķi. Nāks vasara, tad varbūt mums jāiefilmē Tā būs kaut atkal kāds. forši. Jā, tad sarunāsim un iefilmēsim kaut ko ar nolaist jumtu. Bet, jā, tad MG5. Man Arī tās, oktobrā, jā, nu, tāpat kā X-Panks. jā, tieši tā. Un tad man bija tās ekspektācijas. Es biju braucis tajā MG zīmola prezentācijā ar to MG4. Jā. Es tagad domāju, kā būtu jaukam, lai autobrauc vēl kaut kad man dot kādu mašīnu testam. Tādēļ tev ekspektācijas nebija augstas. Jo MG4 šīs ekspektācijas bija ļoti nometas zemē, lai neteiktu, ka aprats zem zemes. Nu, Ok, atkal, es pārspīlēju, bet Nu, teiksim tā, kāpēc tas bija, kāpēc tev bija vilšanās ar MG4? Tāpēc, ka mēs bijām abi divi skatījušies fully charged un citus tos apskatniekus, kas tajā brīdī, kad MG4 bija jauns, tad viņi riktīgi staroja par to, ka rekur ir budžeta klases un ļoti jēdzīgs elektroauto. jā, mēs runājam par šo 3 gadus atpakaļ. Vismaz 3 gadu Jā, ne vairāk, jā, jo tad, kad faktiski tirgu budžetā nekā nebija, Jā. Tad- Tikko bija svaigs ID3 iznāca. jā, tas bija tas, ar kur viss bija slikti. Ar tiem pirmajiem ir īpaši tur programmatūras visiem kārās, tur viņi brikojās un kas tik vēl ne. Un tad parādījās šis MG4, un tas bija ļoti labs. Bet tas, kas man bija tā pirmā pieredze ar MG4, vēl nesākot par S5, mums atceries prezentācija bija biķernieku Trase, jā. tas pie trases, tas bija motoru muzejā, un bija tie testu braucieni bija tajā trasē, un es biju tajā pirmajā aplī tieši uz testiem, un man priekšā brauc kaut kādas benzīna mašīnas un hibrīda mašīnas, un es esmu tā kā pēdējā mašīna, kas ir elektriskā, es tā, tur trase un elektriskā, tur šitie paiet nost, es parādīšu, kā jābrauc, uzrāvienu ziņā. Nu, jā. Un es braucu un es saprotu, ka es netieku līdz benzīna mašīnām, un tev tajā brīdī ir tāds, nopietni. Jā. Labi, izrādījās, ka caur paneli kaut kur var jāizrakt līdz režīmam. Sporta režīmā gāja drusku labāk, bet tas MG4, diemžēl, nebija pārāk veiksmīgs. Bet atgriežoties uz S5, līdz ar to man tās ekspektācijas bija diezgan zemas. Jā. Man viņas bija faktiski nekādas. Un tas pirmās sajūtas bija ļoti labas. Tieši no tā viedokļa, ja tev ekspektācijas zemes, protams, ka tev daudz vienkāršāk dabūt kaut ko labu. Man drusku tā forma kaut kā nelīdz galam varbūt aizgāja. Man drusku bija tāda sajūta, ka viņš ir tāds uzpūsti, jo tā īpatnība tam S5 bija, ka tie griezti ir baigi augstu. Un cik tu tagad atceries to? Bet tas arī tas pirmais, tāda sajūta, es viņu salīdzinātu tādā braukšanas, bet nevis gaitas, bet tieši tajā salona ietilpības sajūtu ziņā ar kaut kādu Nissan Qashqai. Man bija tāda asociācija. Es ar Qashqai neesmu tik sen braucis, ka man nav vispār nekādas spēles atmiņā. Tā ir viena no dažām benzīna automašīnām, ar kuru šogad es esmu droši vien kilometrus 60 nobraucis. Man tur tā sanāca. Jāni. Jā, man te vēl viens no ģimenei. Procentuāli tas ir mazāk par 1%. Jā, galīgi nesvarīgi. Bet, jā, man bija māsai nelietot, viņa stāvēja, un līdz ar to es viņu dzinu uz Rīgu, un man vajadzēja aiziet viņus viņa bija pārdota jau, vajadzēja jaunajam īpašniekam aizbraukt, un tad man tā asociācija kaut kā ar viņu savilkās tieši no tā salona formas viedokļa. Bet, atkal, šī ir tā automašīna, kurai atkal es varu teikt, tas bija tas, ko man, kad es atgriezu viņu atpakaļ, kad man prasīja kā mašīna, es teicu, ļoti parasta. Man liekas, tas to uztvēra sākumā nepareizi teica, bet labajā ziņā. Tāpat kā mēs par to Seniku runājām. Jā. Arī šī labā ziņā ir parasta automašīna. Ir viena lieta, kas man nepatika tajā mašīnā, kad es viņu testēju. Viss ir normāli, tur jauda īstenībā bija vairāk nekā es sagaidīju no tās mašīnas. Un es biju ļoti pārsteigts. Aizmugurs piedziņa. Jā. Kas ir, manuprāt, elektroautomašīnai ar lielu jaudu, un tai ir jauda. Viņi ir pie tam ļoti tā viegli ejoša jauda, kas man arī ļoti pārsteidz. Aizmugurs piedziņa ir tā kā obligāta, un šeit viņa bija. Jā. Vienīgais, kas tā, tiešām liels trūkums, ko es šai mašīnai nosauktu, būtu multimedijas, kas ir MG daļa.
tajā brīdī, kā tu ieslēdz Android auto vai Apple CarPlay tavā gadījumā, tur viss ir kārtībā. Un pēc tam CarPlay gāja lieliski. Bez aizķeršanās. Ir te kaut kādi brīži, kaut kādiem ražotājiem, kur tas CarPlay citreiz tur tev vēlreiz jānoaktivizē, vai tur jānospiež, jākonekt. Vai kaut kas pēkšņi sāk bremzēt, kāpēc. Bet te ir tā lieta, par kuru, man liekas, mēs arī esam runājuši, ka tas varbūt ir tas iemesls, kāpēc viņi paši saprot, ka tas multimedija nav tik izcili, ka viņi ir sākuši vienkārši piestrādāt pie tā. Vai tas vismaz zina, ka CarPlay, točs neies. Jā, ja tev tiešām vajag no mašīnas, tad tev ir tikai bāzes informācija no tās mašīnas. Vienīgais, kas man pārsteidz, ka tu vari ieslēgt, lai tā, kad tu iekāp mašīnā, viņš tev pasaka laika prognozi. Es to izdarīju. Es to neatradu tādu. Tad iesēdies, tā kā tūlītās brauksi, un viņš tā pasaka, Riga, 12 degrees, sunny. Nu jā, bet tā, kad iekāp mašīnā, tu redzi, ka saule spīd, vai ne? Tas ir tā, kad ārā ir, ja tu esi kaut kur iekšā, sazini. Parkingu tagad brauksi ārā, un lai tev nav, migla pārsteigums. Jā, droši vien, ka tas tā varētu būt. Bet, man tas kopumā bija off patēriņš. Bija ok, jā. Es teiktu, ka viņš bija tajā. Man ir tā, ka ka man prasa, cik tu patēriņš tā, ir normāli. Un normāli man ir tajā 16-20 robežā, ņemot vērā, ja ļoti ekonomiski brauc, būs drusku zem pat, ja brauc ziem vai neekonomiski būs drusku virs, tā ir tā norma. Man liekas, ja man atmiņa nebija tajās, man liekas, jau bija oktobrs, nevis septembris, kad es testēju. Attiecīgi 11 grādi, bija 17 ar kaut ko patēriņš. Man pat liekas, ka es tagad tomēr biju vēsāks, bija kaut kādi 6 grādi, un man arī bija kaut kādi 17. Tas, kas man likās, pašlaik tas ir diezgan, tā normāli. Jā, man iedeva ar 89%, ja es pareizi atceros, un es atdevu ar 55%, un man iedeva uz nedēļas nogali. Attiecīgi, es tikai 30% no tās mašīnas notērēju, man nebija nekāda garīga pārbrauciena, bet man bija vairāki mazāki braucieni. Un, tas jau ir tāds, ka man uz testu iedod, bet es nespēju iztērēt. Tāpat tās arī man iedeva X-pengu. Jau atvainojos, ka es iepriekš biju pieteicis, lai man iedod tukšu, bet iedeva puspilnu. Tur tā. Diorim dabūt automašīnu tukšu ir sarežģīti. Nav vairs tie vecie laiki, kad bija mazās bačas un salīdzinoši neefektīvi. Tie vispārējie procesi, teiksim, tā, kad man iedeva jauno e-golfu, skaidrs, ka viņi man iedos pilnībā uzlādētu. Un e-golfs, kas mums stāv te blakus un lādējās, un mēs tieši runājam, ka tas jau tādā mūsu elektroauto izpratnē ir tāds vēsturiskais auto. Bet viņš savu darbiņu dara. Es tagad arī pa ceļam uz šo podkāstu domāju, tie, kas ar plug-in hibrīdiem tagad braukā, un kā viņi lepojas, ka viņi redz lādējus, tur tikai ar elektrību brauc, vai gandrīz tikai ar elektrību brauc. Tas ir būtībā, tu esi tur, kur elektroauto bija pirms 8 gadiem, 9 gadiem, varbūt 10 pat gadiem. Un tad par tiem, kas tajā laikā izvēlējās elektroauto, par viņiem vairums iesmēja. Tu katru 2, 3 dienu tad lādējies. Ko tad šitie plug-in hibrīdi tagad dara? Jā, un gala beigās jau pašlaik arī ir daudz tā, ka lādējās katru dienu. Tieši tāpēc, ka viss sāk ir pilns akumulators. Bet, tas tādās kā par tiem dealeriem, ļoti daudziem dealeriem tas ražotāju prasība ir, lai mašīna vienmēr ir uzlādēta. Jā. Un vēl ir viena interesanta lieta. Ir tagad ražotāji, kuri sāk prasīt, es laikam nezinu, cik īsti ražotāji nesaukšu, bet kuri sāk prasīt, ka ja automašīna ir bijusi servisā, vienalga, uz ko, viņi ir jādod ar vismaz 80% uzlādi, vismaz. Un pie tam tajā brīdī, kad ražotājs caur importieri, apējot dealeri, sūta aptaujas, šis ir viens no jautājumiem, vai jūsu automašīna bija uzlādēta. Un es zinu vienu no dealeriem, kurš ļoti tādam klasiskajam vācu auto. Tas nav Nissans. Visi iedomājas, tas nav Nissans, es tāpēc arī aizdzinu uz to, ka tas ir vācu auto. Ka viņi risina jautājumu, kā nodrošināt šo ātro uzlādi, jo viņi saprot, ka ar lēno uzlādi viņi var nepaspēt uzlādēt uzreiz klientus. Vienkārši sanāk, tu atzini ar tur 10%. Jā, pēc 5 stundām jāpaņem. Jā, un tev ir jāuzdzen tie 80, jo viņiem atsūtīs, un pēc tam viņi caur importieru dabū pa nagiem. Jā, e-pastā ziņu, kas jums te notiek, un taisīs ārpus kārtas pārbaudi, jo arī dealeriem ir pārbaudas, un arī tos pašus vai demo mašīnas ir uzlādētas pilnas, arī to pārbaudēs skatās jau. Bet es izmantoju vienreiz šo faktu, es paļāvu. Un es ar bruņuru pats iebraucu servisā.
Nu, protams, ka viņi man ar 100% uzlādēt atdevat. Nē, nu, pats viņi paši saprot, ka nav labi, ka ir kaut kas jāuzlādē. Es neredzu, kā sādāk. Man kaut kad ir bijis, un tiešām, kad es zinu, ka es to mašīnu paņemšu, un man būs jābrauc kaut kāds garais gabals, es speciāli piekodu un saku, varat lūdzu uzlādēt, lai viņi man ir tiešām uz 100, jo man tālāk uzreiz ir jābrauc kaut kāds garais gabals. Vienu reizi tādu bija, es atceros, un protams, ka servis nav jautājumu, mēs tev viņu salādēsim. Nu, viņiem jau ir lēnie lādētāji, viņiem noteikti ir. Bet, ja tas ir, teiksim tā, pēc 4 stundām tu iebrauc un pēc 4 stundām paņemsi, nu, tas jau rādās kā problēma. Jā, tieši tā. Un tādās kā mums arī, kad mēs eleportu lādētājus testējām par to, lai paaugstinātu ātrumus, tas arī bija interesants gadījums. Toreiz mēs Reigas 90 testējām, un es arī lūdzu, cik var tukšu. Man bija, nu, labi, mēs nelādēsim pēc klienta, bet beigās, cik man bija kaut 50%, un es tur dabūju, es beigās braucu ar ieslēgtu apkuri, Logiem vaļā. Man bija kaut kāds vienkārši visai gāze grīdā, bremza gāze grīdā, nu vienkārši mēģinot dzīt uz leju. Un par Volvo runājot? Jā, ja mēs piestāvamies Volvo, tad es teiktu, varbūt Volvo grupai, jeb Geely grupai kopumā, sāksim laikam ar kaut ko interesantu un neordināru, tā kā mēs šodien esam pie kaut ko neordināru kā Rivian. Tā, es biju, cik jau kāds 2 nedēļas atpakaļ, es biju Stokholmā, pēc tam arī pastāstīšu, biju arī Göteborgā. Un Stokholmā, kur es biju? Es biju pie, pirmkārt es redzēju, nu jau mēnesi atpakaļ atvērto lielāko pasaulē Polestar Space. Kas ir Polestar salons. Jā, nu tā arī tur drusku izskatās. Polestar salons 1200, ja nemaldos, kvadrātmetri, diezgan daudz. Drusku ārpus no Stokholmas un Aronas virzienā. Un, jā, kas ir Polestar? Polestar droši vien varbūt daļa pat nav dzirdējusi. Es pieļauju, ka ir tāda klausītāja. Jā, bet kāpēc mēs runājam par zvaigznēm šeit? Tāpēc, ka tā ir Geely grupas zīmols, kas ir nācis tā Volvo subbrands, jeb ķūnētājs Volvo oficiāli ķūnētājs. Tā kā AMG no Mercedes, ko visi zinās, vai Alpina no, varbūt Alpina drusku atšķirās, bet nu konceptuāli arī Alpina no BMW, tad tas bija Polestars, tas bija Volvo, un viņš bija zem Volvo. Tad bija tā, ka viņi vēl zem Volvo uztaisīja savu pirmo elektroauto, nu, pirmo hibrīdu un pēc tam elektroauto, jo Polestar 1 bija, kas ir ļoti mazā skaitā, tad bija Polestar 2. Jā, bet idejas, par ko mēs ejam tālāk, tas ir atsevišķs ražotājs, arī zem Geely grupas. Un kas man bija Stokholmā, bez tā, ka es apskatījos Polestar Space, es varēju izmēģināt Polestar 4. Man bija uz testu. Un 4 ir kāda forma? Crossovers? Jā, divi ir sedans. 3 ir lielais, tā kā X90. Nu, SUVs. Un 4 ir mazāks par 3, kas ir interesanti. Ar ko 4 ir interesants? Varbūt tā ir SEA platforma. Tas ir crossovers. Tas ir crossovers, tas ir tas modernais crossovers, tas slīpo aizmugur. Tas kupē crossovers, nu tā es varētu teikt. Nu, tā kā BMW to sāka to trendu, un tad visi ir aizgājuši tajā. Tas ir uz SEA platformas variācijas. Tā varētu teikt, tā ir tā pati platforma, ko Geely, un tā Geely platforma nevis tieši Volvo platforma. Tā ir tas, ko izmanto X30, ko izmanto, attiecīgi, kas nu mums tur vēl? Lincoln Co. 02. Lincoln Co. Nu, tur viss pēc kārtas. Bet tā īpatnība tāda, ka šī ir, protams, ka viņa ir skeilojama arhitektūra, un viņa ir uzskeilota lielāka, un arī akumulators šim ir 100 kWh. Nevis kā X30, kas 66, 69, nu kā gross. Bet, attiecīgi, šeit ir 100 kWh gross, pieejamais 97. Ietilpība viņa arī ir lielāka, jo viņš ir lielāks. Es teiktu, viņš tādā, nu, pēc sajūtas droši vien viņš kaut kādā mūsdienu X3, kaut kādā Škodas, tuvojas Eniekam droši vien, jā, kaut kur. Elroks? Bišķi vairāk pie Elroku, es teiktu, pēc sajūtas. Nu, tā kā kaut kur tur pa vidu. Automašīna ļoti, teiksim, ietilpības ziņā forša. Dizainā ir viena ļoti interesanta lieta. No. Šī ir vienīgā šāda tipa automašīna, kur aizmugurē nav stikla. Tā kā vispār nav. Jā, tas man likās tāds super interesants fakts, ka saprotot to, ka tas formas faktors, viņš ir kāds ir. Īstenībā, tie, kas zina oriģinālo Hyundai Ioniq, tiem atpakaļ skats spogulī, tev pa vidu ir melna līnija, jo ir stikls.
Metāls, kas viņu tur, un atkal stikls. Bet kaut kam vēl tā bija. Es tagad neatceros uzreiz, bet kaut kam no mašīnām varbūt Ir problēma ar aizmugurējo stiklu. Jā. Tad šeit viņi šo problēmu ir atrisinājuši tā, ka tas tikko vienkārši nav. Tev ir digitālā kamera. Un viņi ir ļoti laba. Bez tā, ka viņi ir laba, viņi arī griežās nedaudz pagriezienos. Nu, es neesmu fans par to. Bet, Nē, redzi kā. Te ir tas, ka dodot atpakaļ, viņi negriežās, bet braucot un pagriezienā, viņi viegli iegriežas, un tur viņi netraucējot. Okay. Es tieši domāju, ja es griežos atpakaļ, man pēkšņi tas sāk grozīties. Atceroties Volkswagen, ko mēs runājam, šis ir tas, kas man... arī, sapcīt. Jā, Renault arī, jā, un tas bija tas, kas man, jo es mājās parkojos ar atpakaļgaitu, un es parkojos arī bez kādām līnijām, man ir pagalms, kurā man vienkārši jānoparkojas pret bruģīti, vai ne? Un tā, ka man ir tā kā starp diviem kokiem divas mašīnas jāieparko, man diezgan svarīgi ir būt tā kā pret koku un perpendikulāri bruģim, un otra mašīna tieši tāpat man stāv. Un tad ar to Volkswagen tas bija tad bēda, ka es ieparkojos, jo tā kamera ir sagriezusies, un man liekas, esmu perpendikulāri. Un es izkāpju, un es varu, ka esmu šķīvi noparkojos. Nu kā, come on. Nu labi. Par Polestāru runājot, nenormāli jauda, protams. Kā jau Polestāram? Jā, es tagad pat sāku domāt, ko lai es par viņu pastāstu. Nu, vienkārši lielisks auto. Super ērti krēsli. Tev otrajā rindā ir vieta. Es šo vienmēr skatos, man tas ir viens no svarīgiem faktoriem. Es vienmēr kāpju aiz sevis, un es aiz sevis iekāpjot Polestar 4, varēju ielikt plaukstu. Tas ir daudz. Jā. Bet tad bagāžnieks ir liels? Bagāžnieks nav super liels, bet ir pietiekami liels arī. Nu, teiksim, ceļojumiem pilnīgi pietiks ģimenei. Nav pats lielākais, man liekas, ka klasē, ja mēs skatāmies tur formāli, bet es vienmēr skatos pēc sajūtas tieši. Un pēc sajūtas viņš ir diezgan ok. Es arī redzēju tavos storijos, jā, Jānis bija ļoti daudz storijas salis par šo mašīnu, ka ir ļoti labs franks. Jā, tas ar mani pārsteidza. Pajām laikam jāsaka tā, ka šī bija viena no tām automašīnām, kur man bija ļoti augstas ekspektācijas. Un tās tika sasniegtas. Un tās tika sasniegtas un drusku pārsniegtas. Un šis man gadās ļoti reti, jo man parasti ir problēma ar tā, cik daudz mašīnās un braucu laivu. Es neesmu ielicis arī Instagramā par šo, bet tas, pie kā es paliku pie savu secinājumu, ir, ka man ir ļoti, ļoti žēl, ka Latvijā Polestar nav pārstāvēts, un viņš ir pārstāvēts kā servis, mūsu motors ir oficiālais servis, bet kā automašīna tirgotājs mums nav pārstāvēts, jo šī būtu automašīna. Un kas ir izlākais tam dēļ, ka mums nav pārstāvniecība oficiāla, nav arī aplikācija. Jā, un tā ir reāla problēma, ka tev oficiāli Latvijā, protams, ka ir apkārt ceļi, kā tikt pie šīs aplikācijas. Ir īpaši Android lietotājiem ļoti. Android ir daudz vienkāršāk, Apple tur jāsāk taisīt cits konts, bet arī tas, ja nu ļoti gribās to var izdarīt. Bet jā, tā problēma tāda, ka tā, ka Latvija nav atvērta kā pārstāvētā valsts, tā aplikācija nav. Lai gan mēs Polestar 2 sedanus redzam arvien vairāk uz ielas. Tiešām, jo tiem ceniem skaidrs. Un to es ar viņu braucu kādu laiku. Es esmu tur pa pāris nedēļas ar viņu braucis, un man tā mašīna arī ļoti patika ar savām niansēm. Es par Polestar 2 runājot, atceries, kas man ļoti patika MG S5. Jo Polestar 2 man atstāja zilumu uz kājas, un S5 neatstāja man zilumu uz kājas, lai gan tā konsole bija identiskā ar Kia Niro. Jā. Tieši tajā daļā. Un šī ir tā viena lieta, par ko varbūt es Polestarā arī drusku tā kā piesietos, pie kā es gribēju atnākt. Jā, ir tas, ka es ar to Polestar 2 gribēju aiziet uz šo te, ka Polestar 2 arī ir šī sajūta, ka tu esi tā kā ļoti iekļauts, un tev ir diezgan augsts tas vidējā konsola. Jā, tad šeit sporta luksurī tur tā kā miks. Jā, kaut kas tāds. Un tad šeit arī diezgan tu esi tā iekļauts tajā. Un tas tā pirmā sajūta ir drusku tāda varbūt viegli dīvaini, jo ir pierasts mūsdienu tās elektromašīnas tomēr bagais it kā tas plašums. Nu, tās plašuma sajūta, kas tiek tā kā radīta. Jā. Bet šeit bija tas pluss, ka šeit tu arī to celi, ko tu piemini, bija kur atspiest. Un bija diezgan forši, kur atspiest. Līdz ar to arī bija ērti. Es teikšu, mums bija ērti. Šī ir automašīna, kur es gribētu Latvijā. Šī ir viena no tām automašīnām, kur es gribētu ikdienā braukt. Tas pasaka daudz. Jo tev ir gan Volvo, tev ir gan Lincoln Co, tev ir pieredze ar Tesla nesanāk, un vēl, kas tev bija vēl pirms tam Peugeot, Citroen. Man ir bijis ļoti daudz automašīnas objektīvi. Un tas ir tavs personīgās, neuzskaitot tavs testa auto. Jā, par testa auto nerunāju, bet tieši tām, ar kurām es esmu braucis tomēr ikdienā, dienā. Un tad šī bija automašīna, kur tiešām es teiktu, es labprāt gribētu dienā ar viņu braukt. Un tas ir daudz. Jā, un ejot tālāk par šo Geely grupu, es minēju Göteborgu. Göteborga, slavenā. Göteborga ir Volvo dzimtene, un tāpēc es šo arī pieminu. Nu jau varētu teikt, ka viņa ir drusku Geely, tāda relatīvā dzimtene.
jo lielākā daļa no Geely automašīnām, tā skaitā Lincoln Co. ir projektēts tieši Gēteburgā. Un es biju Gēteburgā, un es Gēteburgā bija iespēja testēt, tātad, kur mums ir bungas, Kārli? Jā, vai tas Rivians palika vesels, protams. Volvo ES90. Tas ir jaunais mega Volvo, bet zemāks. Jā, šis ir lielais, tā teikt, biznesa klases flagmanis. Jā, tu jau vasarā kārtīgi nostāji EX90, un šis ir ES90. Es patiesībā ES90 biju jau redzējis, es biju arī ielicis, man ir reels par šo. Es biju redzējis un apskatījis viņu kādu pusgadu vairāk. Ražošanas prototips? Tas bija pre-production. Tas bija pre-productions ar savām pre-production niansēm. Tas nebija braucams, viņš bija tikai izstādīts, lai apskatītu. Tad šī jau bija production mašīna. Te ir interesanti, ka ES90 tiek ražot Ķīnā. Pagaid. Tu tikko biji Gēteburgā un tu saki, Ķīnā ražo? Jā, tā ir tā īpatnība. Teiksim, Volvo EX90 ražo tikai Amerikā pašlaik. EX30, kas ir manā ģimenē viena no automašīnām, arī ir ražots Ķīnā, ko tagad ražo arī Gentā jau, kas ir Beļģijā. Tad ES90 kā pirmo pašlaik vismaz ražo tikai Ķīnā. Okay. Tur apjomi, tur tā kā dala platformu un tā. Tur ir savu loģiku, protams. Ar ES90 bija tā, ka man, protams, arī bija ekspektācijas. Es atvainojos. Tas ir, Tu arī tikko biji braucis EX90, tu zināji, ko sagaidīt. Jā, un es zināju, ka sagaidīt man EX90 es esmu kaut kādas vairākas reizes viņš ir testam bijis, un tad ir tā, ka viņš ir bijis agrāk tā kā ilgstoši, un tagad ir bijis arvien kaut kādos īsajos vēl kaut kādās vajadzībās. Tad man ar katru to reizi EX90 patiesībā patika arvien vairāk. Vēl vairāk. Tā kā, vai arvien mazāk es sadzīvoju ar tiem mīnusiem, varbūt, kuri tur tai mašīnai bija. Un es sapratu, ka viņi tur kaut kāds cits lietas pārņem to pārsvaru, bet šo ES90 man bija tiešām lielas ekspektācijas. Un varētu teikt, ka daļēji, es tagad šo stiepju, viņas bija tuvas. Tavas ekspektācijas bija šeit, tad tu saki, bija šita vai šita? Tie, kas klausās, labi, ka šo neredz. Droši vien ekspektācijas bija tomēr beigās drusku augstākas nekā viņi ir. Yeah. Pēc sajūtas. Tātad, sāksim ar ko. Pirmās mašīnas ir tikai single engine, aizmugures piedzeņa. Labi, kā aizmugura. Jā, aizmugura tas ir labi, protams, bet viens motors, jaudas it kā ir pietiekami, bet reāli tev ir sajūta, ka tā mašīna bišķi mokās. Ai. Tā, ka nepatīk. Kaut kam bija arī tā. Tagad mēģinām atcerēt. Pa brīdim ir tās mašīnas tādas, jā, bet te tu jūt, ka viņi ir smaga un ka nav tā, ka tās jaudas tur nebūtu, jo uzrāviens ir 6 līdz 100. Kas ir izleps. Jā, bet ir runa tajā sajūtā, ka tu spied un tu jūt, ka viņi tā kā, viņi tā kā tiešām stumj uz priekšu. Un tas bija pirmais tāds, tā kā dīvaini, jo, protams, ka Volvo EX90, ar kuru neviļus tu salīdzini, lai gan tā ir cita klase. Tam ir demo mašīna, ir Twin Performance, kas ir tur 600 zirgspēku gandrīz. Bet par to runājot, es zinu, mēs šo epizodu mēģinām tā kā noturēt, tie ir pieredzes, bet Ķīna nesen palaida paziņojumu, ka ierobežos, cik ātri, tas ir, kā to pateikt, mašīna nedrīkstēs ātrāk pātrināties par, man liekas, 5 sekundēm, ja es pareizi atceros. Jā, kaut kas tāds bija, būs šis ierobežojums tieši dēļ drošības viedokļa. Jā, jo tagad elektriskais motors mugursoms izmērā tev aizsien 2 sekundēs. Tas nav droši, ja tu esi nepieredzējis cilvēks, un pārsvars no mums, būsim godīgi, nav pieredzējuši šādu jaudu ņemt. Par šo automašīnu, kas ir mums priekšā Rivianu, mēs parunāsim nākamreiz, bet šai ir 835 zirgspēki. 3 tonnas viņi izkustina 3 sekundēs līdz 100. Tas ir vienkārši nereāli. Iedodiet tādu cilvēkam, kurš tikko nulis tiesības un vēl sliktos laikapstākļos, kur ceļš ir varbūt tās ar melno ledu. Un blakus sēž smuku meiteni. Vai garām iet. Jā, vienalga. Un tas viss ir ļoti slikti tajā brīdī. Līdz ar to var teikt, ka patiesībā tas uzrāviens ir labs, viss ir kārtībā, bet emociju ziņā tev ir sajūta, ka tā mašīna ar grūtībām tiek stumta uz priekšu. Viņi ir
viņi ir sedans, kas nav sedans, viņi ir hatchbacks, kas īstenībā ir laikam liftbacks, ja mēs tā pavisam pareizi tādu slīpot to stiklu, kurš ceļās arī augšā. Ļoti gara mašīna. Jā, viņi ir liela. Limuzīns. Jā, nu viņi arī ir tādi. Viņi ir tā kā tas, nu, tā kā lielais Mercedes, un tajā klasē. Tad mēs runājam par salonu interjeru, tad principā gan tas pats, kas X90, tikai zemāks, protams. Kāpšana ir tāda mēreni augstāka, varbūt, teiksim, pret tavu Teslu, jo... Nu, tur ir īpaši zem atkal, teiksim. Jā, tad šeit ir atkal tāda diezgan augsta. Līdz ar to tā izkāpšana varbūt ir tāda drusku netik ērta, laikam, tā es pat teiktu. Tas ir tā teikt, ja tev beņķis, tā kā tu esi parasti pieredzis, ka tev pie galda ir konkrēts augstums krēslam, bet pēkšņi šis ir pa 2 centimetri zemāks. Nu, kaut kā tā. Nu, šeit ir tā, ka tā grīda ir salīdzinoši augstu, tas akumulators ir tieši zem grīdas. Tev it kā, jā, un tad tev tas atkal, tu neesi tā kā X90, kur tev ir ļoti augstu jumts. Šeit, protams, tās vietas ir daudz, bet, nu, kāpjot iekšā ārā, tev tur kaut kur bišķi tā ģeometrija ir tad jāpiedod. Ja kāds redzējis, kā Klarsons kāp iekšā savā superauto. Jā, vai tas ir iemesls, kāpēc es saprotu, ka man nekad tur tas Porsche nebūs, jo es saprotu, ka es kāpšu iekšā un ārā tikai mājas pagalmā, ja? Jo neviens negribēs to redzēt. Ar draugu palīdzību. Nu, vienkārši izvēlšos ārā un tad jau kaut kā. Bet runājot, jā, par šo X90, jā, tas salons ļoti premiāls, un tur ir tas foršais skandināvu luksus. Tas man ļoti patīk. Man tieši patīk, ka tas nav tāds smalkais luksus, bet tas ir šis skandināviski minimalistiskais luksus. Man bija ļoti forši ar gaišu salonu, tur viss ļoti forši, krēsli, super ērti priekšā. Nu tā, ka arī šī ir automašīna, kur man gribētos braukt ļoti tālu, un es arī justos ļoti labi tālu braucot. Pie stūres vai kā pasažieris priekšā sēžot. Bet ar Polestar 4 tev arī būtu šī sajūta? Jā, absolūti. Okay. Un ja tev būtu jāizvēlas? Formas faktors, sajūtu faktors, lai gan, ja mēs skatāmies ārējo dizainu, tad es droši vien teiktu, ka Volvo. Jā. Salons droši vien. No iekšas tu visvairāk redzēsi to mašīnu. Jā, un tad tā ir tā man arī pieeja, ka man svarīgāk ir, kā viņa man ir iekšā, kā es viņā jūtos. Un tad es varu teikt, kas man ļoti sagrāva manu to ekspektāciju, kur varbūt vēl līdz tam brīdim es saprotu, ka okay, tas pirmās mašīnas ir tas viens motors un būs arī, taču, protams, ka pēc tam parādīsies šis 2-3 motoru. 2 motori, man liekas, ka būs tikai 2, bet būs 2 motori un tad būs 2 performance, tāpat kā X90, tur viss būs labi. Un tas vienkārši ir konkrēta demo mašīna. Bet tas, kas manis, tā teikt, šo ekspektāciju, kura bija, tomēr dzina uz leju, bija brīdis, kas iekāpa aizmugurē. No. Vietas ir daudz. Jā. Tur tiešām vietas ir daudz, ir ļoti foršs galvas balsts. Nu, tur tāds izliekts, tur viss ir ērti tajā ziņā. Mīkstais, jā? Nu, tāds, jā, ar tādu izliekumiņu, bet varbūt ne tik daudz to mīkst. Tur viss ir forši. Jā. Bet ir viena lieta, kuras nebija gaidījis. Dēļ tā, ka tā grīda ir augstu, tas krēsls ir salīdzinoši zemāk. Un tu tupi. Un man ceļi sanāk uz augšu. Man nav atbalsts tiem ceļiem. Un tad ir nākamais, ka tu kā piekš ārā, aizmugurē ir vēl vairāk tev jādomā par ģeometriju, kā piekš ārā. Un, es sāku iedomāties, tev pēc mazliet ir jāieguļas otram klēpī, lai tu kājas izliktu ārā. Protams, ka pārspīlējot šis ir, bet idejiski tas arī, ko man pēc tam prasīja Volvo tās meitenes par kā es tur, nu kāds mans vērtējums, jo viņas zināja, ka es esmu ar daudz mašīnām braucis, mēs ar viņām parunājām. Un es teicu tā, ka ja es būtu šis big boss, vai ne, kuru vadā šoferis. Un tev ir jāsēž aizmugurē. Un es sēžu aizmugurē, kur gan vēl lai sēdētu, vai ne? Tad tev arī, kad man atzītu šo Volvo, es teiktu, lūdzu, noveniet man automašīnu. Un tas bija man milzīga vilšanās, jo, ja mēs paskatāmies to vēsturisko, arī Latvijas tādu, šo valsts vīru un lielo bosu tādu līmeni, tad Volvo ir bijusi šī automašīna, kura ir visur figurējusi kaut kur. Tāpat kā Skandināvijā, tā Volvo ir tās automašīnas, kurām brauc šie augsts stāvošās amatpersonas. Šeit aizmugurē man bija tāda tiešām liela vilšanās. Un atkal, vai es šo uzstītu kā tādu ģimenes auto, kur man meitai būtu forši aizmugurē sēdēt? Okay, jo viņam kājas ir īsākas varbūt, līdz vienam vecumam. Yeah. Bet šī tomēr nav tipiski ģimenes automašīna. Tā ir. Tas ir ļoti spēcīgs arguments. Ergonomika ir ļoti spēcīgs arguments. Jā, un tā ergonomika ir tas jautājums, kāpēc es visiem arī vienmēr iesaku, un es zinu, ka Dioriem tas nebaigi patīk. Sarunājiet mašīnu uz ilgāku laiku. Tas pats bēdīgs slavenais stāsts, vai tev
bērnu beņķīs tur ietilps, un tu vari Absolūti. piesprādzēt. Jā. Jo, ja tu nopērc vienkārši uz emocijām, tad tev katru reizi ir jāmokās. Nu, Un tev arī, kad izbrauks pie tā dīlera ar šo automašīnu, tev viņu vienmēr augsties laba. Nu, visas elektriskās ir labas. Tur nav jautājumu. Bet tad, kad tu pabrauc tās otrajā dienā, tu sāc redzēt, pagaid, man ir nērti bagāžniekā kaut ko iecelt, kaut kādai mašīnai, kaut kam. Jā, nu man ir šī pieredze, ka mums bija uz testa automašīna, kur ielikam krēsliņu, un es saprotu, ka tu krēsliņā bērnu piesprādzēt ir ļoti grūti. Tāpēc, ka tas krēsliņš kaut kā tie isofiksi ir tur tā dīvaini nobīdīti un sanāk. Tas parādījumā X-Pagam G9 īstenībā visi kārtībā ar piesprādzēšanu, bet ielikšanu. Tas bija problemātiski. Ka tev to atrast, kur tas isofix stienīts ir, bija problemātiski. Jā, vispār var, arī sastajam nebija. Nu jā, man kā cilvēkam, kurš bieži maina mašīnas, dēļ testiem sanāk šo pārbaudīt. Jā, nu tad par to ES90 pabeidzot, pašlaik jau pirmā salona mašīna Rīgā ir salonā. Jā. Tā kā visi var aizbraukt līdz skanas. Pārbaudīt aizmugurējo rindu. Precīzi, uz mūsu motors, apstīties, kāda viņa ir, pārliecināties par to, kā man bija tā sēdešana, vai visiem tāda viņa ir. Tas ir viens. Drīzumā es zinu, ka ir plānota, viņa ceļo pa jūru, būs arī demo mašīna. Tā kā tad arī varēs izbraukt. Jā. Un tad tajā brīdī, kad man kāds pajautā atkal, es esmu daudz teicis par EX90, ka viņi ir pa lielu manai ikdienai. Un tā kā, kāpēc man bija šīs ekspektācijas, jo es sagaidīju tikpat, tā kā skandināviski luksusainu, bet zemāku, nedaudz mazāku, teiksim, manai tādai... To pašu, bet zemāku. Jā, manam komfortam atbilstošāk auto. Un tad, ja tu man kā pašlaik pajautā, tā kā tu jautāji pirms tam par Polestāru, ja man būtu atkal jāizvēlas automašīna EX90 vai ES90, es tomēr teiktu EX90, šo lielo, jo viņā kaut kā man saliekās vairāk tas sajūtu visu. Jā, es arī tās vienu brīdi, ne te šīs sarunas, bet kaut kad atpakaļ es sāku domāt, ka varbūt tas skrituidēja pieeja nav tā labākā, jo tas baigi ceļ visu mašīnu uz augšu. Tāpēc arī vieglāk ir uztaisīt crossoveru nekā hatchbacku vai hot hatchu vai jebko citu. Ka tas pats blakus esošais Golfs, viņam īstenībā ir T veidā baterija. Un ka tas potenciāli ir izdevīgāk mazāka profila mašīnā. Jā, arī varbūt, nedaudz atkāpjoties no šīs tēmas, pašlaik tiek testēta jau daudz kur bildēs ir jaunais Smarts, kas arī ir Geely Group, pabeidzot par šo. Bet šis Smarts ir vismaz tipiski vecais. Tātad jaunais, mazais Smarts tiek testēts, kas būs Smart #2. Viņam pašlaik virsū ir vecais kuzovs, jo tas ir redzams, viņi ir tajā kamuflāžā, bet ir redzams, tas ir vecais kuzovs, bet ir jaunā platforma. Un patiesībā tas, ko Džilijs pats ir teicis, ka ir ļoti liels izaicinājums šim mazajam, divdurvīgajam smartiņam uztaisīt platformu. Jā, cik tur tās vietas tev ir? Nav. Tur jau tā lieta. Un tomēr tai elektroautomašīnai tu nepaļaujies, tev nav tas motors, uz kur tev viss tur svars ir un viss tev ir uz motoru, un tev kaut kur vienkārši benzīns ir jāatrod, bet tev ir akumulatori jāieliek. Viņi aizņem vietu, viņa dzēsēšana aizņem vietu. Tas pats, kas ar Twingo pašlaik, patiesībā tur nav dzēsēšana, tieši tāpēc, lai padarītu viņu vienkāršāku, lētāku, mazāku vietu aizņemošu. Un tad, par to Smartu viņi teica, ka viņiem ir skaidrs, ka, lai izstrādātu šo jauno platformu, tai būs jābūt unikālai, ka izmanto vairāki modeļi. Tas ārpus tēmas, vēl varbūt kā pēdējo tēmu vienkārši, kas ir drusku jaunums, bet es gribu viņu tā kā mūsu pieredzē izteikt. Nedēļas 2 atpakaļ es biju, tu arī biji uz jaunās klases. Tieši tā, no E-klase prezentāciju, jeb BMW X3 prezentāciju Latvijā. Tas bija pārsteidzoši apmeklēts pasākums. Jā, bet man arī, man varbūt nepārsteidza, bet skaidrs, ka tas bija ļoti tāds smalks pasākums taisīts, tāpat atrašanās vieta bija nevis tur, tipiski, kur mēs parasti notiek modeļa prezentācija. Vai tas ir salons vai kāds, izstāžu nams, muzejs, dažreiz ir. Tad šeit tas bija Latvijas torņos, jeb Z-Toweros. Zunda torņos. Z-Toņi vairs nav, Zunda. Redz kā.
Tajos 2 torņos, kas ir Pārdaugavā, braucot no centra pa kreisi, no Vaņšu tilta. Kādas tev bija tās emocijas par šo automašīnu? Pirmkārt, es ierados ar novēlošanos, līdz ar to man bija viss pūlis priekšā, un es dabūju skatīties uz to no sazienci galvām. Un tā kā tu esi vienā līmenī ar visiem pārējiem, un es neesmu tuvu 2 metriem, tuvāk 2 metriem nekā metram, bet, man bija grūti saskatīt, kad to prezentējās. Bildēs izskatījās sliktāk, daudz sliktāk izskatījās. Dzīvē viņš ļoti labi izskatās, es teiktu. Šis ir tas, ko daudzi saka, ka izskatās baigi slikti, un tiešām dabā izskatās daudz labāk. Daudz labāk. Es biju patīkami pārsteigts. Tur bija arī vecais Nuju klasē, kas bija man tagad bail samulcīt 70. 80. gadi. Es pat teiktu 70. 60. varbūt drīzāk. Varbūt tās. Tas bija tā laika Nuju klase. Un tad tur bija tā laika jaunās iezīmes. Un šeit bija tas, kad es lasīju par Nuju klasi, fulfels. Tagad tu ieraugi dzīvē, tad to viņi domā. Jā, tieši tā. Man likās, ka tas pasākums, tā vieta bija interesanta. It kā bija smalki, bija ļoti labas uzkodas. Tā kā, ļoti labas. Bija uzkods, jā. Jā, kā bija uzkods. Tu palaidi visu garām. Bet runājot par šo, ka, ņemot vērā, cik bija cilvēki, tiešām bija pa daudz varbūt tai vietai, bet tas bija pirmais, kas mani arī pārsteidz, ka izskatās viņš tiešām labi dabā. Es patiesībā atcerējos 2004. gadā tā laika 5. sērijas prezentācija, kas bija tie Inbox ledus hallē, kur atkal bija savādāk, kur arī viņi noprezentēja, likās šausmas, kas tas pa dizainu. Un, protams, ka ar laiku pierodot, tev liekas, ka tas dizains ir pilnīgi ok. Jā. Bet tajā brīdī likās... Tā ir BMW. Labi, šoreiz man bija tāds koncepts ļoti patika, prototipu bildes ļoti nepatika, un dzīvē atkal patika. Jā, un arī pēc tam bildēm, pat tagad taisot bildēs viņš kaut kā izstās sliktāk nekā viņš ir dabā. Tu nevari viņu nobildēt kaut kā tā normāli. Un tā ir problēma. Man ar tas pirmais iespējas ļoti labs. Es ļoti gaidu, kad viņš martā teica, ka būs tikai. Martā, jā, teica. Diemžēl ātrāk nebūs izbraucams. Es domāju, jautājums par to cenu Latvijā. Viņa nebūs maza, bet atkal tas ir X3, viņam nevajadzētu būt baigi augstam. Viņam noteikti vajadzētu būt zemāk kā iX. Protams. Bet atceros, ka es gadu atpakaļ, pusotru gadu atpakaļ, izvēlēties sievas automašīnu, mēs bijām iebraukuši arī Piņškai pie BMW. Jā. Skatījāmies iX2. Jā. Un tad tu saproti, ka, ok, tur kaut kāds, man liekas, sākās kaut kur ap 50 bišķi pāri laikam, tur starp 50 un 60 sākās. Tā jau mums Piņškai labi uzaicinājuši šo, redzēs, ko tālāk teiks par šo, ko es pateikšu, jo cik pa brīdim pa viņiem pasaku kaut ko. Tur tas pārdevēja pieeja ir tāda. Lai te kaut ko pasūta, normāli, mums ir viens piedāvājums, šitas tāds kaut kāds aprīkojums te ir ielikts, ja? Tev apsties apakšējā rindiņa 80. Paldies uz redzēšanos, nav aktuāli, ārpus paredzētā budžeta. Jā, bet par iX3, par Nuju klasē īstenībā ir viena amizanta lieta. Kas ir BMW flagmanis šobrīd? Ja mēs skatāmies flagmani elektrisko, es teiktu i7. i7 vai iX? Protams, jā. Tie divi. Bet es teiktu, tā ir tā, ka iX tomēr ir tāds padzīvojis jau. Es pašlaik teiktu, ka i7 ir vairāks flagmanis, un arī cenas ziņā. Tur ir nesalīdzinām, jo i7 salona mašīna ir 180,000 eiro. Jā. Bet visas jaunākās tehnoloģijas ir kur? Noja klase. X3, jā. Jā. Un tā doma ir kāda apakšā, un šo man pateica mans priekšnieks, kurš bija runājis ar BMW inženieriem pirms pāris gadiem. Nevis ar tiem, kas uz papīra ir galvenie, bet tie, kas ir reāli tur uz vietas galvenie. Ka to visu ieliek X3, jo elektroautā vajag masu pieprasījumu, lai tas būtu ekonomiski pamatots lēmums. Un kurš ir visu laiku ejošākais BMW? X3. Protams. Un tad tu vari dabūt to masu pieprasījumu, un viņiem jau tagad iepriekš pārdošana ir tik veiksmīga, ka viņiem ir garantēts, ka būs atmaksāsies Nuju klase izstrāde. Bet tas, ko es vairāk tajā emociju ziņā vēl gribu nākamo varbūt pieminēt, ka mēs paskatāmies tad vispār par šo Nuju klasi konceptu, ka tā ir viena no tām lietām, kas man liek ticēt, ka tie
legacy carmakeri nav beigušies. Nu, šis ir viņus nostāda tajā līmenī, ko mēs visu laiku sakam, ku Ķīna dara, kur ir vācieši. Un šis ir tas, kur vācieši ir. Un man pat gribās teikt, ka šis ir bijis tas, tā ķīnieši, viņus ir piespieduši iet uz šo. Jā. Un šis jau ir Ķīnas tās ražotāju lielisko rezultātu sekas, labajā ziņā. Jā, tas ir līdzis sapurināties kārtīgi, jo, ja godīgi, kas notika ar IX, tehnoloģiski mēs viņu nekad neesam pieminējuši ar augstiem vārdiem. Tā teikt, jā, ir. Mēs esam viņu tā vispārīgi apzinājuši, ka ir, bet kā tehnoloģiju jaunumu mēs viņu nekad neesam pieminējuši. Viņš arī nekad nav bijis tehnoloģisks jaunums. To pašu i7 mēs nekad neesam pieminējuši. Vispār, man liekas, šoreiz pirmā reize. Jā, nu labi. Mēs esam runājuši par i3, kā agrāk bija šitāds foršais. Bet atkal, paskatāmies vēsturiski, i3 tomēr ir bijis šis flagmanis superinovators. Jo i3 bija objektīvi superinovators. Jā. Tā automašīna viņiem radīja zaudējumus ar katru pārdotu automašīnu. Jo man tiešām ļoti patīk, es esmu liels i3 fans, man ir bijuši 3 i3. Laikam tā, un tad šeit varētu teikt, ka man gribās ticēt, ka šis būs tas jaunais izrāviens Eiropas ražotājiem. Man gribās ticēt, ka arī pārējie ražotāji tam sekos. Ja vienīgais, ko es gribētu, mēs tagad izlaižam iX3, viņš būs dārgs. Argumentējoši viņš būs dārgs. Un tad laižam uz X2, laižam uz X1, kurā brīdī parādīsies jaunais i3. Tā kā šitos, man neinteresē, kas būs augstāk par trīnieku. Man neinteresē 5, 7, X. Man tie gali neinteresē, jo masas ir no 3 un uz leju. No BMW skatu punktu. Jā, tur nevar nepiekrist. Es domāju, ka tas ir absolūti taisnība. Man kopumā bez tā, ka varbūt šis protams, man vairāk gribās skatīties, kas notiek ārpus BMW. Jā, bet ja to izdara viens bavārietis, tad attiecīgi kur ir Mersis? Labi, CLA. Jā, bet jau nāk kaut kāda pēcgāšas ar to. Jā. Un Volkswagen, Audi, Škoda, visi šitie. Jo mēs redzam, ka, manuprāt, Renault ir aizgājis foršajā segmentā, tajā vienkāršajā segmentā. Jā. Viņi nespiež uz supertehnoloģijām, viņi nespiež uz superakumulātoru ietilpībām, viņi nespiež uz superjaudu, bet viņiem ir savs. Un ar visu to Renault 5 gada auto visur pēc kārtas. Vairāk kā 100,000 pārdotas vienības šogad. Nenormāli rādītāji. Un tad BMW iet tajā tehnoloģiskajā, kas arī ir BMW, protams. Un man liekas ļoti labi. Un paldies Ķīnas ražotājiem, ka viņi to ir izdarījuši. Arī Tesla. Protams, jā. Par Tesla varbūt cits stāsts pašlaik, jo man ir tā tiešām tā sajūta, ka tā Tesla ir iepalikusi, apstājusies. Nav inovācija attīstība. Jā. Viņi vēl joprojām dzīvo ar to, ko viņi 19. gadā izdomāja. Ar to viņi ar maziem kaut kādiem uzlabojumiem dzīvo. Jā, un kas ir paradoxāli, ka viņi joprojām ir konkurētspējīgi tehnoloģiski. Bet mēs runājam, ka Ķīna attīstās. Pašlaik mēs sākam runāt, ka arī Eiropa attīstās. Tad es teiktu, ka Teslai var būt skarbi, jo arī, ja mēs redzam to pašreizējo attīstību, tad viss, uz ko tiek likts akcents, ir tikai robotaksi. Robotaksi self-drivings faktiski. Jā. Un tev esošās automašīna attīstība izstāsta, ka baigi nav. Jautājums, vai būs? Jo, ja mēs pastamies to pašu jauno Y, jauno 3, kas tur mainījies? Lampiņas savādākas. Reāli, tikai lampiņas savādāks. Jā, tur ir skaidrs, kopumā ir maz uzlabojumi. Sveiciens servisam pie jūras, kur tūlītās, ja šo ko paklausīsies, teiks man, ka mēs neko nesaprotam, mēs esam stulbs un tā. Bet ideiski tā ir mazs facelifts. Tiešām mazs facelifts. Tesla jau tā arī iet, kad viņiem ik pa cik tur tie mēnešiem kaut kas jauns tur bišķi parādās, un tad rekur lielais grandiozais, jo cik tu mazos var izdarīt, nemainot neko lielu. Un es domāju, tur būs tādi panākumi. Tīpaši, kad viņi vēl izķers visus pirmos bagus, kas noteikti arī būs tur, un tad tā mašīna vienkārši pēc 5 gadi gaidām pie pļauniekiem. Par ļoti labu cenu. Jā. Tiešām par ļoti labu cenu. Tas būs, es pieļauju, ka tad, kad mēs runāsim, teiksim, tajā 2029. 31. gadā, kad būs šīs 3-gadīgie, 5-gadīgie līzingi beigušies, ja mēs pašlaik runājam, ka otraizējā tirgū šīs 3-5-gadīgās mašīnas, Tesla 3 ir viens no labākajiem piedāvājumiem, tad nav izslēgts, ka Kārli, mēs te tādi veci onkulīši runāsim. Tu par sevi runā, vecais onkulīši. Man vēl nebūs 40. Es tev negribu vairs runāt tūlīt, jā. Man jau ir 40. Tad mēs teiksim, ka
Es teikšu labi. Oi, bērniņi, jūs to X3 ņemat, tas ir labs. Atceros. Mēs toreiz pie Riviena par viņu runājām. Bet jā, viss nopietnībā, šis bieži cerības, ka Vācija nav mirusi no lielās bildes par spīti tam, ka viņi izdzina cauri to 10% atlaidīt 35. gadā. Un jā, šis ir BMW visus veiksmus novēlam. Nākamajā gadā tiešām iestartē tā, kā izskatās, ka jūs iestartēsiet. Un tiem, kas Latvijā nopirks šo BMW iX3 klase, es domāju, jums būs ļoti labs, veiksmīgs pirkums. Un tiem, kas ir tagad sev tikko svaigi nopirkuši vēl veco iX3, es ceru, ka jūs dabūjat labu atlaidi. Pieminēsim šo ziņu, varbūt tā, lai pieminētu. Tad mums bija 2035. gadā noteikts, ka jaunās automašīnas, tas, kas ir jāražo, ir elektrisks. Nevis elektrisks, bet nulle emisiju. Nulle emisiju, jā. Paldies, taisnība. Tas ir pat tādu drusciņu, bet idejiski, jā. Tad pašlaik tika veikts izmaiņas. Un šis, varētu teikt, ir pēc lielajiem virsrakstiem, varētu teikt, viss ir beidzies, tās jūsu tur mašīnas. Eiropas komisija ir izārdījusi zārku un tagad nemirs vairs. Ir nākusi pie prāta. Jā, nākuši pie prāta. Tev vajadzēja redzēt, es pieļauju, ka tu neskatījies, bet viens te kaut kāds mazais konkurss, kur neskāpēc devēja par Latvijas gada auto. Tur uz skatuves pieminēja Eiropas komisija nākusi pie prāta un atcēlusi to 35. gadu. Un kāds bija ovācijas zālē, tie 4 kungi tik skaļi gavilēja. Es domāju, ka visi gavilēja un deputāta kungs pirmais no viņiem. Noteikti. Jā, bet mēs paskatāmies realitātē, kas tika pieņemts. Tātad ir šī 10% atkāpe. Jā, ka 90% joprojām ir jābūt nulles emisiju. Un viņiem ir jāspēj kompensēt tie 10%, kas tiks pārdot reģistrēt. Vienīgais, kāpēc es pieļauju, tur izgāja cauri, ir, ka reāli šobrīd nav darba auto tāds jēdzīgs alternatīvs šobrīd jau tirgū. Es domāju, ka tas ir tieši tas iemesls, ka pašlaik visi, kas ir tiešām šī speciālo vajadzību dažādu, dienestu dažādu, ka viņi to ir izlobējuši cauri, lai nodrošinātos, ka viņiem ir šīs automašīnas, kuras atbild. Jo, būsim godīgi, vieglajiem pasažieriem, esošie risinājumi jau ir labi. Jautājums ir par cenu, protams, bet, kā jau es iepriekš minēju, masas ir tās, kas iespējas to cenu. Jā, bet tas ir tas, par ko, man liekas, mēs tev esam godīgi, ka pie pašreizējā tirgus 100% visiem elektroautomašīna nedara. Nē, 95. Es, protams, smējos vienmēr, ka tie, kuriem ir dienā jābraukā bez apstājas, neguļot vispār Rīga, Krakova vai Rīga, Prāga. Man drīzumā būs Rīga, Varšava. Bet... redzēs, arī es tur to braucu ik pa brīdim, bet, teiksim tā Rīga, Varšava, ja tev ir jābrauc šodien Rīga, Varšava, bez apstājas, jo tev ir jābūt tur, es nezinu, pulksteni tikos tur. Tev ir 7 jāizbrauc, un tev 2 ir jābūt jau tur. Jā, vai tie čaļi, kas brauc Rīga, Berlīna 10 stundu, 1300 kilometri, ir īpaši agrāk, ja, kad nebija bāņu Polijā, protams, ja, bet tiem nedara elektroautomašīna. Viņiem vajag šo vājprāta dīzeli, kuram ir 2, 3 bāka iebūvēta šitajā kravas kastē, un viņš tur brauc bez apstājas. Es atvainojos, būšu nedaudz rupšs, čurā pudelē, jo savādāk tu to nevari izdarīt. Jā, ir nišas, kurās vēl nav ielauzies elektroauto, ka viens ir tehniski pieejams, otrs ir cenā pieejams. Jā, bet tādā realitātē ikdienas cilvēkam parastajam visas funkcijas pilda, to mēs labi zinām. Tātad vēlreiz, ko mēs gribējām? Mēs gribējām apsveikt ne tikai elektroauto lietotājus un mūsu ikdienas klausītājus, bet mēs gribam apsveikt visus. Arī tos, kuri gavilēja, arī visus tos 4, arī to deputātu kungu, arī kurš gavilēja par šo lēmumu izmaiņām. Es vēlāk atkāpsies, kā jau viņš parasti, saviem uzsaukumiem un tad atkāpjas no tiem uzsaukumiem. Jā, labi, pateic, atkāpjas no uzsaukumiem, es vienkārši atkāpsies, jo es pirms tam viņu minēju kā deputātu kungu, tas izklausījās jau slikti. Man gribējās teikt, ko tu zini, Kārl. Bet tūlītās jau termiņš. Tas gan, jā. Bet viņam jau citi mērķi, viņam jau augstāki mērķi, ja? Ja viņš tiks tik tālu.
Labi, tas varbūt jau pa daudz mums aiziet. Bet vēlreiz, paldies, ka klausījāties, skatījāties. Komentārus ierakstījāt īšķīti. Man ļoti patīk tas viens komentārs. Jā, tu gan jau to nezini, bet mums te pie katras YouTube epizodes ir komentārs. Šis ir komentārs YouTube algoritmam. Paldies tev par to komentāru. Paldies. Šis īstenībā baigi labi ir. Man arī būs jāsāk rakstīt. Jā, arī Spotifyā var komentārus rakstīt. Neesmu pārliecināts, vai Apple var. Man jāapskatās, es gan lietoju Apple podcastu, cik dienām tas nereizēs apsties, vai tur var komentēt. Tur var ielikt zvaigznītes. Zvaigznītes tur var, un tā kā tiem, kam gribās šo algoritmam ielikt. Jūs varat mums uzdāvināt dāvanu, ieliekot komentāru un zvaigznītes un īkšķīšus. Un, starp citu, paldies tev, kas pagājušajā LEAP Latvijas Autoroto biedrības meetupā, ja burziņā, kā man patīk to dēvēt, pieminēja, ka sen neesam devuši vienu lietu saviem klausītājiem. Virtuālus cepumus. Tieši tā. Tātad virtuāls cepums tam, kas noklausījies līdz galam. Arī tiem, kas noklausījās tikai pirmās 20 sekundes, kā ir pārsvars no jums. Ja jūs esat tik tālu tikuši, jūs esat pelnījuši. Un no manis īpašais cepums un pateicība par tām dāvanām mums, kas šo zvaigznīšu komentāru un īkšķīšu augšā veidā tiks ielikts. Lai jums priecīgi Ziemassvētki, lai ir miers jūsu mājās, lai izdevušies ģimeniski svētki tiem, kam tie ir ģimeniski, lai izdevušies tie, kuriem tie nav ģimeniski, kas ir vienkārši katram pašam sev svētki. Un galā foršas brīvdienas. Jā, un svētki jau mums nav obligāti dēļ tā, ka mēs viņus svinam, bet svētki ir tas, ka mums katram sajūtu ziņā tie ir svētki. Vienalga, kāds ir šis iemesls. Jāni, pagaidi. Man jāizvelk ātri telefons ārā. Vai tu skatīsi dzejolīti? Nē, bet varēja. Mēs ierakstām šo podcastu šajā dienā, kas ir svētdiena, es jau aizmirsu datumu, 21. decembris. Jā. Vai tu zini, kas šodien ir? Ziemas saulgrieži. Pirms 2 stundām. Super! Tā kā mēs jau esam pāri tumšākajam posmam. Un šis, man liekas, pieminot varbūt to, ko es kaut kā, nezinu, kāpēc izdomāju, ka mums ir jāpiemina. Tieši tu minēji par to, ka visiem ir prieks. Mums tomēr jārēķinās, ka daudz cilvēku sabiedrībā nav ar tikko jau prieku. Tad man liekas, ka tā saule, kur arvien vairāk būs, visiem pacels šo garastāvokli, visi mēs jutīsimies labāk. Jā. Paldies, ka klausījāties, skatījāties, īkšķīši, komentāri, subscribe un tā tālāk. Un es teikšu tā kā Kārlis, tiekamies uzvādēs. Čivriu!